Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Pakļaujies potnieka rokām. Šodienas rakstu vieta. Bet tā kungs, tu taču esi mūsu tēvs. Mēs esam māls, bet tu mūsu veidotājs. Mēs visi esam tavu roku darbs. Jesajas 64. nodaļa, 8. pants. Šodienas pārdomas. Viena no kļūdām, ko varam pieļaut, ir dzīvot pašnosodījumā. Diemžēl ir kristieši, kuri sev saka: es esmu nepilnīgs, man vēl ir tik daudz trūkumu, Dievs mani tādu nevar lietot. Viņi ir ļāvuši šīm domām tik ilgi būt viņu prātos, ka ir noticējuši meliem un būtībā aizvēruši durvis Dieva svētības plānām. Apzinies, ka mēs visi esam pilnveidošanas procesā, un pilnību mēs sasniegsim tikai tad, kad nonāksim debesu valstībā. Mums katram ir jomas, kurās mēs vēl esam ceļā uz uzvaru. Tas, uz ko es tevi gribu aicināt šodien, ir mainīt perspektīvu. Ieraugi sevi Dieva acīm. Viņš tevi redz kā māla trauku, pie kura viņš rūpīgi strādā. Viņš ir pasaulē labākais potnieks. Viņš jau no paša sākuma vienkāršajā māla pikā redz skaistu trauku. Ļaujies viņa mīlošajām rokām un kļūsti tāds, kā debesu Tēvs tevi redz. Izdevies, laimīgs, svētīts un par svētību. Šodienas lūkšana. Tēvs, es atzīstu, ka tu esi vislabākais potnieks, un es esmu māls tavās rokās. Paldies par to, ko tu jau no manis esi izveidojis. Paldies, ka neskatoties uz trūkumiem un nepilnībām, tu lieto mani jau tagad. Es pakļaujos tavai mīlošajai rokai un atļauju tev veidot mani atbilstoši tavam plānam. Jēzus vārdā. Āmen.